Jūs kā Krišāņa Kariņa pēcteci šajā pašā sasaukumā, tātad to pašu jaunās vienotības lomu vai īpatsvaru valdībā vadošo, nu kā jūs jūtat? Ko jūs darat kā valdības vadītāja, līdzīgi vai atšķirīgi? Man liekas, mēs esam savādāk vadītāji. Es varbūt esmu tāda vairāk eju tādās arī nedaudz vairāk detaļās iekšā. Man patīk ieraudzīt, izlasīt, saprast, varbūt tādā arī operacionālajā darbā, nu tādā praktiskajā darbā varbūt vairāk. Tas ir tas latviskais vadīšanas stils varbūt vairāk. Latviskais? Jā. Kariņam tā kāds bija? Nē, nu arī noteikti latviskais teikt, bet, nu, latviešiem patīk, ka tas vadītājs ir te arī klāt un strādā kopā un uzklausa un dzird, un man liekas, nu, tas ir svarīgi. Nu, vismaz, varbūt arī es kaut kādā ziņā esmu mācījusies no tā, kas varbūt man būtu gribējies, kā cilvēks arī gribētu, lai valdības vadītājs dara. Nu, tad es cenšos arī tādu to cilvēcisko aspektu ienest un tā arī vadīt. Nu, gan publiski, gan to, ko es runāju ar cilvēkiem, kas ir tajos šaurajos lokos dažādos, kur jūs esat, tas atsauksmes ir diezgan patiesībā dažādas. Un tie novērtējumi uz tā visa fona ir tāda, nu, viena bildīte, kas publiski cirkulē šitādi, ja? Nu, viens ir boss, kas pārējos tur regulē no augšas, un otrs tur pārējos tur, vai nu velk, nu, citās versijās viņš tur piestum to vezumu no aizmugurs. Nu, jūs tā kā piekrītat, ka ir no abiem padruskai? Nu, noteikti dažādas situācijas, kā katrs redz. Es noteikti cenšos būt tas, kas velk un piestumj, bet iespējams, ka kādreiz vajag arī kādam parādīt, ka esmu arī tas, kas augšās. Kam vajag? Nu, ir kādi, kam vajag parādīt, kas nekustās. Nu, jo, ja pārāk ilgi līderis velk to vezumu, nu, tas nav labi. Tad ir jājautā, kas notiek ar to pārējo stāstu, tad, ja ir jāvelk tik dikti. Valdībā daudziem vajag, dažiem vajag to no augšu? Ik pa laikam mēs viens otru pavelkam, es domāju, bet... Nē, to augšu. To augšu? To dusmīgāko versiju. Es te esmu ministra prezidents. Kādreiz varbūt vajag, tāpēc, ka tas ir svarīgi, nu, kaut kā ir jautājumi, kur neiet paši par sevi, kur it kā tu uzticies un tu esi visu izrunājis, kas ir jādara, mēs visi esam vienojušies, nu, bet ir jāatgriežās. Pieņemsim jautājums par deriskingu banku jomā. It kā visi vienojāmies, bet, nu, nāca atpakaļ pati nozara, nāca atpakaļ pati Latvijas banka, saka, nu, vajag tomēr to augšējo.